Paciņi latviski Sinese Roze. Maija svētki. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Labrīt visiem! Iepriekšējā raidījumā mēs runājām par pavasari un lielo talku. Инесса, а вы участвовали в большой толоке? Nē, pati nepiedalījos, netalkoju. Vai jūs talkojāt? Талкот участвовать в толоке, в субботнике. Не, демжēl es arī netalkoju. Jā, par talku saruna neraisās. Беседа о толоке зашла в тупик. Tad parunāsim par maija svētkiem. Майские праздники. С праздниками удобно вспоминать страдательный залог, ciešamo kārtu. Svētki tiek svinēti. 1. maijā tiek atzīmēti darba svētki. Tiek atzīmēta Starptautiskā strādnieku diena. Tie ir svētki visiem strādājošajiem cilvēkiem. 1 мая отмечается День труда, праздник всех трудящихся. Bet tas nav viss. 1. maijs ir Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena. 1 мая – это и день созыва учредительного собрания Латвийской Республики. Kopš 2004. gada 1. maijā tiek atzīmēta arī Latvijas uzņemšana Eiropas Savienībā. С 1 мая 2004 года в этот день также отмечается вступление Латвии в Европейский Союз, в ЕС. Ir daudz ieganstu doties demonstrācijā. Iegansts – повод, предлог выйти на демонстрацию. Но люди, как мне кажется, используют этот выходной иначе. Protams, es domāju, ka daudzi strādā dārzā. Вспомним здесь сослагательный залог, vēlējuma izteiksme. Он обычно используется с союзом «lai» или «ja». Piemēram, cilvēki izmanto šo dienu nevis lai cīnītos par darbinieku tiesībām, bet atpūstos, dotos pie dabas. У нас все глаголы возвратные. Бороться, цīnīties, отправляться, doties. И они оканчиваются в латышском на «ties» – atpūsties. Ja cilvēki būtu neapmierināti, viņi dotos демонстрациям. Если бы люди были недовольны, они бы вышли на демонстрацию. 4. maijs Latvijā ir īpaša diena – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena. День восстановления независимости в 1990 году. 4. maijā tika pieņemta deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Atjaunot neatkarību, восстановить независимость. 4. maija svētkus sauc arī par Baltā galdauta svētkiem. Праздник белой скатерти? Jā, pareizi. Cilvēki pulcējas pie balti klātiem galdiem, atceras notikumus 1990. gada maijā. И как празднуют этот день? Tiek rīkoti koncerti, svētku pasākumi, pacelti Latvijas karogi. Tā ir valsts svētku diena. Rīkot koncertu, организовать концерт, pacelt karogu, поднять флаг. Tad 8. maijā ir nacisma sagrāves diena un 2. pasaules kara upuru piemiņas diena. 9. maijā ir Eiropas diena, 11. maijā mātes diena, māmiņa diena. Ja šie visi svētki būtu brīvdienas, вот бы все праздники были выходными. Jā, priecīgus svētkus, mīļie klausītāji! Спасибо! С праздниками, дорогие слушатели! Uz tikšanos nākamajā reizē! Uz redzēšanos! Visu labu! Paciņi latviski Sinese Roze.